Kad jūs liekat Jāņa ugunskura savā pagalmā, tad šajā ugunskurā, protams, tas nav saimnieciskais ugunskurs. Šis jums būs rituālais ugunskurs. Nu, nemetiet tur končiks un plasmas šķīvis, bet ne par to stāsts. Stāsts, kā pušķot Jāņa ugunskuru. Jāņa ugunskuram apakšu izklāja ar papardēm. Papardes ir ktoniskais augs, kurš mūs sasaista ar viņa sauli, ar senču gariem. Tāpēc apakšā zem ugunskura tiek klātas papardes. Starp citu, arheoloģijā arī senās kapavietas ir klātas ar papardēm apakšā. Nu, lūk, un tikai tad jūs pušķojat ar ziediem. Bet ziedu pušķošana, nu, tā jau ir tāda hinduisma tradīcija. Latvieši nav tik ļoti aizrāvušies, kā tas tiek darīts mūsdienās. Protams, skaisti un varat to darīt. Bet es teiktu, ka būtiskāk ir šī paparžu izpušķošana zem ugunskura, kurš mūs sasaista ar mūsu senču mantojumu, ar viņa sauli, ar gariem, ar to pasauli, no kuras mums nāk spēks un auglība.